Sveicināti vēlreiz. Un šī ir neliela daļa no mana promocijas darba pētījuma. Un to izvēlējos tālāk, un arī šajā prezentācijā ieskicēšu lauku tematiku saistībā ar šādiem vārdu pāriem lauki un nacionālā identitāte un arī lauki un sociālā atmiņa, jo, kā zināms, tad nereti latvieši tiek saistīti ar zemnieku tautu, ar arāju tautu, un saglabājas sociālajā atmiņā šis priekšstats par zelta laikiem Ulmaņa valdīšanas laikā, kad bija lauksaimniecības uzplaukums. Un, protams, pēdējo gadu laikā lauku tematikas ienākšanu presē pastiprina arī dažādas aktualitātes, kā piemēram ekonomiskā krīze, zemnieku saimniecību bankrots, novadu reforma. Un arī latviešu slenga vārnīca parāda interesantu sakarību, jo vārdam lauki ir pilnīgi ļoti plašs nozīmju loks, un ar to var apzīmēt kā dzīves vietu, tā arī norādīt uz kaut ko, kas šķiet pagriņas atpalicis no pilsētas. Un arī latviešu slenga vārnīcā ir sakarības, ka vārdam pāķīgs ir nozīme ne tikai laucinieciskas, bet arī slikts. Un tas viss arī rosināja mani pētīt šo tēmu un paraudzīties, kādas nozīmes laukiem ir piedēvētas pēdējo 5 gadu laikā preses izdevumos. Un esmu izskatījusi 1030 publikācijas no laikrakstiem Diena, Latvijas avīze un no žurnāla Sestdiena ar diskursu vēsturiskās analīzes un kvantitatīvās kontentu analīzes palīdzību, bet šodien pārsvarā rezultātu balstīsies uz diskursa analīzes atklājumiem. Šāds schematiskā veidā izskatās šis lauku diskurss, un galvenā lieta ir tā, ka lauku diskurss nav viendabīgs. Un, protams, ir ļoti daudz pretrunas, un tās pretrunas apkopoja 2 apakšdiskursos, no kuriem viens liecina par lauku lejupslīdi, par to, ka viss ir slikti, ir ekonomiskā krīze, cilvēki brauc projām, cilvēki lieto alkoholu, cilvēkiem nav darba un tam līdzīgi, un pretstatā tam savukārt ir izteikumi un apgalvojumi par laukiem, kas liecina, ka nav tik slikti un laukos ir potenciāls atzimšanai, un tās ir tradīcijas, uzņēmīgie cilvēki, dabas bagātības, par to tad arī stāstīšu mazliet tālāk. Un pirmais sākšu ar lejupslīdes diskursu, un runājot par to, ir jāpiemina presē bieži minētie vārdi tukšums, lauku izmiršana, un, protams, tas ir saistīts ar cilvēku emigrācijas reprezentāciju, un lauki pat ir apzīmēti kā pilsētu donori, kā to var lasīt šajā citātā, kad komentētājs komentāru slejā Arturs Vaiders ir rakstījis, ka šie laucinieki no Ciblas, Izveltes, Subates ir donori lielajām pilsētām. Un tiek reprezentēta ne tikai cilvēku emigrācija projām, bet arī to, kas ir emigrējuši uz kādu brīdi, piemēram, studentu nevēlēšanās atgriezties atpakaļ, un, protams, ir argumenti par to, ka tā dzīves vide nav tāda, kā viņi vēlētos. Piemēram, ka interneta bibliotēkā var tikt tikai 3 reizes nedēļā, un tam līdzīgi citi faktori, kas ir minēti kā argumenti, kāpēc lauku vide nav piemērota viņu prātā dzīvošanai. Un šīs lauku lejupslīdes diskursā diezgan bieži parādās salīdzināms ar pagātni, kura kādreiz ir bijusi labāka. Un, piemēram, šeit ir nosaukti tie ciemi, kas kādreiz ir pastāvējuši, bet tagad tur ir palikuši tikai nosaukumi un baznīcas. Un šīs lauku lejupslīdes diskursā ir arī tādi vārdi kā nomales, kas kļūst vēl nomaļākas, nerentabli maršruti, nerentablās nomales. Ar tādiem vārdiem ir mēģināts parādīt šo lauku lejupslīdi un šo dzīvi lauku vidē. Un arī kā šeit Annas Rancānis rakstītajā citātā ir minēts, bet cilvēki tur vēl dzīvo, arvien vairāk novecodami un saraudamies kā tās vecās ābeles. Un pie viņiem pat neatbrauc autoveikals un vēlēšanu urna, un arī tādā veidā tiek paspilgtināta it kā noslēgtība un atstumtība no visas pārējās pasaules. Vēl aspekti, kas paspilgtina šo lejupslīdes diskursu, ir satiksmes un medicīnas reprezentācija.
proti ir salīdzināts, cik tagad reti kursē sabiedriskais transports un cik kādreiz ir bijis bieži un cik bijusi intensīva un labi satiksme ar pilsētu. Un arī rakstot par medicīnu ļoti bieži parādās apgalvojumi par to, ka viņi pat cilvēki nesauc neatliekamo palīdzību, jo vienkārši ceļi ir pārāk slikti, vai arī šis centrs, kur var saņemt šos pakalpojumus, atrodas pārāk tālu no laukiem, un tādēļ lauku iedzīvotājiem atliek tikai kapu kalniņš, ir izmantot arī tāds ironisks apgalvojums. Un arī šo lejupslīdes diskursu pastiprina arī pats lauku vides apraksts kā tāds, kādā veidā par laukiem tiek rakstīts. Piemēram, šeit ir piemērs par Brīdabu, kur ir minēts vārds sabrukušas, citos rakstos arī grimst, grūst, arī šeit ir apraksts par nātrēm, kas pāraugušas palodzes, un šīs trīs sievietes, pēdējās ciemas sievietes ir nosauktas par pēdējām mohikānēm. Arī ļoti spilgts un ekspresīvs salīdzinājums. Un, protams, parādās arī bezdarbs, arī deviance, pusaudžu grūtniecība, arī mātes, kas nerūpēs par bērniem, pabalstu saņēmēji, kas nevēlas strādāt, tiek saukti par dīgdiņiem, un tādā veidā ir saveidot šis tāds negatīvais lauku portretējums, līdz arī tiek atzīts, ka laukos beigās vispār nav nekā, un tas ir ļoti lielā pretstatā tam, kā trešās atmodas laikā lauki tika reprezentēti kā vietu, uz kuriem ir visiem jāpārceļas, jo tieši lauki spēs nodrošināt Latvijas izaugsmi, un laukos ir tās bagātības, viņi var paēdināt visus pārējos, bet šajā periodā, pēdējo 5 gadu laikā, tiek atzīts, ka laukos vispār nav nekā. Bet, protams, tam pretstatā ir atkal publikācijas, kas apgalvo, ka laukos ir potenciāls atzimšanai, un šis potenciāls tiek saskatīts lauku bagātībās, kas pirmkārt ir veselīga pārtika, tīrs gaiss, arī miers un dabiska vide. Intervijās cilvēki, kas ir pārcēlušies uz laukiem, dzīvot no pilsētas, atzīst, ka viņi labāk vēlas, lai bērns spēlēs nevis plasmasas rotaļu pilsētiņā, bet gan pagalmā ar pienenēm vai akmentiņiem. Tāpat arī kā lauku atzimšanas garants tiek minēti saglabātās tradīcijas, un regulāri pirms Jāņiem parādās gan laikrakstos dzīves stila lapās, gan arī žurnālā Sestdiena pamācības un padomi, kā tad sasiet lauku sieru Jāņu galdam. Un, ja no vienas puses lauku cilvēki tika rādīti kā dīgdieņi, arī tādi, kuri ir morāli degradējušies, no otras puses ir ļoti pozitīvs cilvēku raksturojums, piemēram, kā var redzēt šajā minētajā citātā, no kāda raksta ievada, un tās īpašības, kas lauciniekiem tiek piedāvātas, ir viesmīlība, pieticība, čaklums, sirsnība, arī tādas ļoti iejūtīgas attiecības ar mājdzīvniekiem, aprunāšanās ar gotiņu un tam līdzīgi norādot uz šo tuvo saikni ar dabu. Un runājot par šo lauku atzimšanu, ir jāmin arī tāda interesanta tendence kā lauku vēstnieki, un tie ir cilvēki, kas regulāri, vismaz 3 vai vairāk reizes parādās preses saturā un pauž apgalvojumus un argumentus par laukiem un to nozīmi ļoti pozitīvā veidā. Un tie ir, piemēram, dabas pētnieki Māris Olte un Ingmārs Līde, ka tas ir arī pavārs Mārtiņš Sirmais, var minēt arī vēl vienu pavāru Mārtiņu Rītiņu, Ēriks Hambergs, žurnāliste Anne Rancāne un iespējams arī vēl citi, bet šie ir tie spilgtākie, kas ļoti aizstāv laukus un argumentē to nozīmi un uzstāja uz to atzimšanu šajās preses publikācijās. Un, protams, jautājums par identitāti, un tas mani mazliet pat pārsteidza, ka joprojām arī tādā tiešā veidā parādās apgalvojumi, ka bez latviešiem laukos un mazpilsētās jau nav Latvijas, vai arī cilvēki, kuri ir pārcēlušies uz laukiem, apgalvo, ka te es jūtos tuvāk tautas kailējai dvēselē. Un var teikt, joprojām ir saglabājušies šādi priekšstati par to, ka latviekim laukos dzīve varbūt ir vispiemērotākā vai viņa labsajūta laukos ir vislabākā. Un visbeidzot, tuvojoties noslēgumam, minēšu arī tendenci, ka
šajos pēdējos 5 gados ir parādījusies līdzīga tendence, kā tas bija 3. atmodas periodā, jo pirms tam arī lauki tika parādīti kā devēji. Laukiem tika deleģēti uzdevumi, ka lauki būs tie, kas pabaros Latviju, zemniekiem jāpēdina Latvija. Un šāds devēja princips parādās arī šā perioda presē, jo ir minēti, piemēram, vārdi lauku labumi. Un ļoti bieži arī rakstā, kas it kā nav saistīts ar pašiem laukiem, parādās šo faktu pieminējumi, šī vārdu savienojuma lauku labumi, kas tiek ielikti somā uz pilsētu, vai nu studentam, vai nu arī radiniekam, kurš dodas uz pilsētu. Un tādējādi prezentācijas noslēgumā es vēlos noslēgt ar tādu retorisku jautājumu, varbūt, ka ir iespējamas arī izmaiņas turpmākā lauku reprezentācijā nākotnē tieši šī dzīves stila un vērtību maiņas rezultātā, jo, kā rāda šie rezultāti par pēdējiem 5 gadiem, tad tie jau ir atšķirīgi no tā, kāda ir bijusi lauku reprezentācija 96. gadā, piemēram, un varbūt tas dzīves stils, kas uzsver vairāk visu veselīgo, visu dabisko, kas šobrīd arvien vairāk skaitās modē, varbūt tas varētu mainīt arī lauku reprezentāciju, bet minot par šo lauku atzimšanu, arī tur tomēr nav viss tik vienkārši, jo ir pretrunas. No vienas puses lauku atzimšana tiek saskatīta tehnoloģijās, modernizācijā, piemēram, zemniekam ir moderna kalte, vai mājās ir ierīkots internets, un tas ir kā tuvina laukus pilsētai, bet no otras puses atzimšana tiek skatīta saistībā ar visu dabisko, autentisko, tradicionālo, un tādējādi ir liela pretruna, īsti nevar nodefinēt, kurš no šiem aspektiem ir pārāk šajā atzimšanas diskursā, vai tā ir modernizācija, vai tomēr lauku spēks tiek reprezentēts tieši lauku dabiskumā un to autentiskajā vidē. Un, jā, mazliet pārsniedz laiku, bet centos iekļauties. Paldies! Vai ir kādi jautājumi? Jā, man lūdzu. Es lūdzu, paldies, ļoti interesanti tiešām prezentācija. Man ļoti interesē, kāda ir tā kvantitatīvā proporcija starp tā pozitīvajām un negatīvajām publikācijām. Nu, tā kā pat nevis negatīvajām, bet tur, kur lauki ir kā atzimšana reprezentēta, un tur, kur lauki reprezentēta kā autobus nebrauc, un jā. Tagad es no galvas precīzi to nepateikšu, bet es pēc tam atvēršu darbu un es tev varēšu pateikt to kvantitatīvo skaitli. Es neesmu to sakopojusi tieši kā pozitīvo un negatīvo, jo tos rakstus ir ļoti grūti izšķirt, kurš ir pozitīvs un kurš negatīvs. Vairāk es esmu skaitījusi, cik rakstos parādās devianci, cik rakstos parādās satiksmes problēmas un tam līdzīgi, bet tieši tā, cik ir 1:1, tā kā hokeja rezultātā ir grūti pateikt, jo tajā rakstā, kur ir minēts arī kaut kas negatīvs, pēc teikuma var parādīties atkal pozitīva iezīme, un dažkārt tie paši intervētie cilvēki un žurnālisti nonāk pretrunās paši ar sevi un izšķirt, ko tad īsti atķeksēt, vai pozitīvo vai negatīvo. Tur nevar, tur vienkārši var klasificēt kādas problēmas vai kādi pozitīvi aspekti ir izcelt. Paldies! Paldies! Man ir jautājums, paldies par ļoti interesantu prezentāciju. Es vēlējos pajautāt, vai analizējot kaut kur iezīmējās diskurs par Eiropas Savienības fondu apgūšanu un par tādiem jautājumiem, tas jau noteikti arī maina. Jā, paldies. Paldies. Par Eiropas Savienības fondu ir arī ļoti interesanti, jo 96. gadā, kad par to vairāk sākat runāt vispār par Eiropas Savienību kā tādu, tā no vienas puses tika uzskatīta kā ienaidnieks, kas traucē zemniekiem, bet no otras puses, lēkam ejot arvien uz priekšu, parādās tādi citāti, ka bez Eiropas naudas laukos nav ko darīt. Tā kļūst kā palīgs, kā aizbildnis cilvēkiem, un tādējādi tas Eiropas Savienības iespējas kļūst arvien pozitīvāks. Ja sākotnēji bija negatīvāk uztvere, tad šobrīd tā tiek uzskatīta kā glābiņš, kas var palīdzēt uzlabot to lauku situāciju un vidi. Paldies! Man vienkārši jautājums, vai lūdzu var runāt par kaut kādu pētnieciskā žurnālistikas klātbūtni visā tajā stāstā? Drīzāk es teiktu, ka nē, jo pārsvarā šie apgalvojumi un argumenti nāk no komentāriem. Gan paši žurnālisti ir bijuši ļoti aktīvi, izsakot komentējušas piezīmes rakstos, gan no intervēto cilvēku teksta, kas ir vai nu citāts, vai nu pārstāsts, bet tādu pētījumu, kas parādās presē, ir ļoti maz. Vairāk ir tādu, ka žurnālisti dodas uz laukiem un tad apraksta to situāciju, bet bez tādas analīzes saistībā ar valsts politiku. Jā, ievadā ir minēts, mums lauki ir problemātiskā vide,
un tad dodas skatīties, kā tur ir, piemēram, Baltinamā, pierobežā, bet tālāk analizēts vai piedāvātas, ko tad versijas, ko darīt tālāk, netiek tikai būtībā situācijas konstatēšana. Tas ir viņi grāmatas nelasa. Kā mēs iepriekš noskatījām. Žurnālisti konkrēti, kas ir rakstījuši Par laukiem. Par laukiem konkrēti nē, jo tas vairāk ir emocionālais viņu viedoklis. Jā, paldies!